Mana intuīcija un mana pārliecība ir tāda, ka bankas nav tās sliktās, kurām varbūt dažkārt arī nepelnīgi tiek pārmests, ka tās ir ieinteresētas uzņēmumu maksātnespējas panākšanā, uzņēmumu aktīvu sagrābšanā, izpārdošanā un tā tālāk. Es domāju, ka bankas kā tādas, viņas ir neitrāls vai pozitīvi vērtējams faktors jebkurā ekonomikā. Runa ir par to, ka pašās bankās var būt negodprātīgi cilvēki, pašās bankās var būt negodprātīga departamenta vadība vai attiecīgi speciālisti, var būt pat negodprātīga pašu banku pati augstākā vadība. Un uz tā fona, ka jebkura banka pelna miljonus katru gadu, var būt, ka tiešām arī paveicas un uzraudzības padomes, jeb padomes, kas pārsvarā sastāv no skandināviem, nelatviešiem, teiksim tā, ka viņu acīm varbūt paskrien garām kaut kādi gadījumi, kur bankas kontam ikurāti ir pagājuši garām lielas summas, jo tās summas ir paņēmuši maksātnespējas administratori, es teiktu, organizētā grupā, jo noteikti viņi arī dalās kaut kādā veidā ar šo laupījumu ar tiem banku darbiniekiem, kuri viņiem šo vērtīgo informāciju piegādā, kuru viņu pašu rīcībā tātad ir šīs lēmumu pieņemšanas tiesības, sniegt maksātnespējas pieteikumu vai nesniegt, pārstrukturizēt kaut kādu parādu un ļaut cilvēkam, faktiski uzņēmumam izspirināties, tikt ārā no tās īslaicīgās problēmas, vai arī tieši otrādi paņemt viņu, kā saka, tautā pie krāgas un piespiest pie sienas un atņemt to, kas viņam vēl ir palicis.